pirmais mūsu eksperiments, jeb radio formāts, kur mēs apspriedīsim nesen pieņemto valsts budžetu 2015. gadam, kā jebkurš budžets, ko mēs esam pēdējos 20 gadus neatkarīgā Latvijā pieņēmuši, mēs esam nosaukuši šo budžetu par tādu kompromisu budžets. Arī šodien ministru prezidente pateica, ka šis ir kompromisu budžets, bet tā vien šķiet, ka sabiedrībā, kad budžetu interesē valdību, budžetu interesē mēdījus, bet sabiedrība pārāk par budžetu neiespringst, necepās, jo ko gan izsaka, tur 1% budžeta deficīts, tik un tik miljardu kopīgais budžeta ieņēmumi, tik un tik izdevumi, jo, man liekas, sabiedrībai budžets, viņš nespēja sabiedrību abstrahēt uz sevi. Šodien mēs mēģināsim nedaudz detalizētāk parunāt par budžetu, kāds viņš būs, mēģināsim viņu sagraizīt smalkāk. Varbūt pirms to sākam darīt, kāds nedaudz iepazīstinam ar sevi, un varbūt iepazīstinam ar sevi caur tādu prizmu, kad, piemēram, es budžetu, kad biju students, es lasīju caur vienu prizmu, es lasīju, kā tiks aizsargātas, par kuriem man būs jācīnās kā studenta pārstāvim, kā studenta sabiedrības pārstāvim. Kad iepazīstināt ar sevi, pasakiet apmēram, kuras ir tās jomas, nozares, ar kurieni jūs šo budžetu skatat citīgāk. Labdien! Mani sauc Andris Dobels, esmu biedrības progresīvie vadītājs. Es noteikti, kad ņemot vērā, ar ko nodarbojas biedrība progresīvie, pārsvarā skatos uz budžetu kompleksi. Un tas, kas man šķiet interesanti, runāt ne tik daudz vienmēr par budžeta izdevumiem, bet arī par to, kā veidot un kā būtu jāveido budžeta ieņēmumi. Un kāda ir mūsu nodokļu politika, un, kāda ir arī kopējā budžeta izdevuma struktūra un kā pats budžets top un tiek veidots. Okay. Ilgonis Šteinbergs, 20 gadus pašvaldībās strādāju. Līdz ar to var teikt, ka manā skatījumā budžets ir trīsdaļīgs. Valsts, pašvaldība un katra personīgais. Nu, tādā griezumā tad es arī skatos uz tiem cipariem. Mani sauc Māris Grīnbergs, esmu jaunās konservatīvās partijas Tautsaimniecības domnīcas dalībnieks. Uz budžetu, protams, jāskatās vairākās dimensijās. Ne tikai izdevumi, bet arī ieņēmumi. Un svarīgākais ir tas, kas tos ieņēmumus ģenerē. Mums jāskatās uz šiem budžeta ieņēmumiem, protams, caur nodokļu prizmu un caur uzņēmējiem, kuriem faktiski vajag organizēt to nopelnīšanu. Ok, labi. Ieņēmumi, pašvaldības, uzņēmumi, fokus skaidrs. Pasakiet, kāpēc ir salīdzinoši liela apātija? Tā paskatās, budžets ir pieaudzis. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, mēs esam beidzot tikuši pāri, vismaz starptautiskā sabiedrība saka, ka mēs esam tikuši pāri visām likstām, mēs esam pat veiksmes stāsts. Kāpēc ir jābūt kaut kādām tādām, kāds pamats vispār būtu neapmierinātībai? Nu, ja es zinu, ka man šomēnes alga ir bijusi vidējā Latvijā 600 eiro uz rokas, un man nākoši, kad pasaka, kad būs 620, 630, man taču jābūt pat nedaudz tā kā tādām apmierinātākām. Kāpēc ir jābūt, kā jūs raksturot, kāpēc noteikti tādi neizpratnes un saviņojumi? Varbūt tāds ieskicēja, tavuprāt, kāpēc? Ja tu salīdzini, ka tev tagad ir 600 eiro uz rokas saņem, un nākamgad tu saņem 620, 630, tad no janvāra tev elektrības rēķins pieaugs apmēram noteikti par 10 eiro. Tas nozīmē, ka no tiem 20, 30 eiro jau 10 eiro vairāk tu maksās par elektrību. Un
visticamāk arī inflācija gadu laikā būs, tad faktiski tu paliec ar tādiem pašiem ienākumiem, kādi viņi tev ir bijuši līdz šim. Un mūsu ekonomikai tā 2% izaugsme faktiski nozīmē ekonomisko stagnāciju. Bet ir tomēr kaut kāda atvieglojuma nākuši klāt. Jā, bet es saku, viņas tev noēdīs tas pats elektrības cenu pieaugums. Ja elektrības cenas kāp, tad kāp arī ļoti daudz kam citam. Rezultātā izmaksas un izdevumi pieaug. Bet, ja runā par to apātiju, tad, man liekas, pēdējos gados tādas nopietnas diskusijas un debates par budžetu faktiski Latvijā nekad nav bijušas. Ja nemaldos, budžeta izdevumu daļa, jeb budžets, ko mēs tērēsim 15. gadā, ir apmēram 7,5 miljardi. Kāda ir tā summa, par ko mēs redzam publiskā telpā, par ko valdība, par ko Saeima diskutē un mēdīja? Tie ir 100 līdz 200 miljoni. Faktiski mēs veidojam budžetu, diskutējam par nodokļiem, par skolotāju algām, par medicīnu, par kultūru, par aizsardzību. Mūsu kopējais budžets ir 7,5 miljardi, bet mēs diskutējam par 200 miljardiem. Miljoniem. Jā, atvainojies, par 200 miljoniem. Tas nozīmē, ka mēs faktiski par tādu niecīgu daļu no budžeta runājam, kas ir tas budžeta pieaugums. Tas, ko mēs prognozējam, ko mēs tērēsim vairāk nekā iepriekšējā gadā. Un tad mēs pieņemam, ka visus iepriekšējos gadus tas budžets ir bijis sadalīts pareizi, jo to, kas līdz šim mēs nepārdalam, mēs uzskatām, ka tur viss kārtībā, mēs tikai diskutējam, kā pārdalīt to pieaugumu. Un man liekas, ka tas arī to budžeta debati kopumā padara diezgan vienmuļu un pataisa par plēšanos pa tādiem sīkumiem. Ņemot vērā, ka to pieaugumu uz kopējā budžeta fona, jā, tas padara to kopainu liekanu. Māri, ja tā drīkst jautāt, lai arī jūsu politiskā partija sevi ambiciozi pieteica, bet viņi neiekļūst Saeimā, bet pats nosaukums konservatīvā partija un arī tās partijas izcelsme, tomēr viņi nāca ar nacionālās pašapziņas arī zīmolu. Jums būtu jābūt tā kā nedaudz apmierinātam, jo tai nozīmīgākajam satraukumam, kas bija sabiedrībā uz šīm vēlēšanām, tas ir Latvijas drošības jautājums. No aizsardzības budžeta mēs redzam, ka tas ir viens no tiem budžetiem, kur tas pieaugums ir ļoti būtisks, un arī aizsardzības ministrs, ja pārējie ministri mēs skatāmies, saka, jā, tas ir kompromiss, budžets un tam līdzīgi, tad aizsardzības nozara tā, ka Vējons skaidri un gaiši pateica, ka viņš ir apmierināts, viņš laikam vienīgais no ministriem, kas izgāja ārā no ministra kabinetes sēdes un teica, ka viss ir kārtībā. Un tad varbūt tiem nacionālajiem spēkiem ir jābūt salīdzinoši tādiem apmierinātiem, jo galvenais tas faktors drošība ir apmierināta ar saviem prognozētajiem izdevumiem, kas viņiem tiks piešķirt nākošajam gadam. Jā, man personīgi grūti runāt par aizsardzības budžetu, cik tas liels, vai tas ir apmierinoši, vai nav apmierinoši. Bet tas bija galvenais fokus šai valdībai, kad uz šīm vēlēšanām mēs atceramies. Galvenais vēlētāju pasūtības, ko saprata politiķi, ir šajā ģeopolitiskā situācijā aizsardzība. To nevar noliekt, ka tāpēc arī uzvarēja vienotība un tam līdzīgi, bet mēs tagad jūtamies kā sabiedrība drošāk uz nākošo gadu. Tieši varbūt šī iemesla dēļ mums arī bija mazāk balsis, ja mēs atceramies tā saucamās inteliģences mobilizācijas vēstuli, kas mobilizēja tieši balsot par esošo situāciju. Un te ir panākts rezultāts. Esošā situācija turpinās. Mēs nācām ar citām prioritātēm. Pirmkārt ar tiesiskumu. Ja nav tiesiskuma, tad ir grūti runāt arī par uzņēmējdarbības attīstību. Tieslietu ministrija priecājās, ka viņiem 8% pieaugums nākošajā gadā. Tātad tiesiskums arī par 8% taču uzlabosies. Es nerunāju par budžetu. Budžets var pieaugt par daudziem procentiem, vai pieaugt proporcionāli tiesiskums. Tas ir cits jautājums. Ja?
Varbūt arī pretēji. Jā, varbūt arī tie teorētiski pretēji. Bet es gribētu runāt par budžeta ieņēmumu daļu. Ieņēmumu daļa atkarīga no uzņēmējiem, no uzņēmēju darbības. Svarīga uzņēmēju darbības vide. Svarīgas ir investīcijas, bet mums ir svarīgas kādas investīcijas un kāda ir uzņēmēju darbība. Mums ir vajadzīga uzņēmēju darbība, kas ir ilgtspējīga, kas rada darba vietas, ģenerē pievienoto vērtību, lai šādiem uzņēmējiem Latvijā būtu interesi investēt. Kā mēs to budžeta naudu varam, ja mēs runājam budžeta kontekstā, ko mēs varam darīt, lai piesaistītu pareizās investīcijas? Nodokļu politika pirmkārt. Okay. Kas tieši jādara? Nodokļu politika. Uz nodokļiem mums jāskatās divos griezumos. Pirmkārt, fiskāli, budžetā vajadzīga nauda, tas ir saprotami. Otra funkcija ir regulējošā funkcija. Un jāskatās arī caur uzņēmēju prizmu. Caur uzņēmēju prizmu, kas ir gatavs radīt darba vietas, viņam ir svarīgi samazināt izdevumus, kas ir saistīti ar darbspēku nodokļiem. Šo, lai fiskālo telpu nezaudētu, to varētu pārnest uz citiem nodokļiem. Bet šāds solījums no valdības puses ir, kad uzņēmējiem ar iedzīvotājiem darbspēku nodoklis tiks atvieglots, tātad, par ko mēs vēl varam protestēt, ka mēs spērsim šādus soļus, valdība ir pateikusi. Būtiski jāpaziņo. Okay. Procentos es tiešām pašlaik nenosaukšu, cik. Principā, ja mēs paskatāmies, ka Latvijā ir viena no augstākajiem darba spēka nodokļiem Eiropas Savienībā, ja mēs skatāmies uz mazām vidējām algām, tad mums ir absolūti augstākie, jo nekur Eiropas Savienībā uz algu 400, 500, 600 vai 700 eiro nav ne tuvu tik milzīgs sloks nodokļu, kā tas ir Latvijā. Ļoti daudzās Eiropas valstīs 600-700 eiro tiek piemērots 0% ienākumu nodoklim. Tad 1% samazinājums, kas tiek plānots no 24 uz 23% nākamgad, tas ir vairāk kā smieklīgi, lai būtiski izmainītu situāciju vai kaut kādā mērā stimulētu ekonomisko izaugsmi vai nevienlīdzības mazināšanos, ja mēs tāpat laikā paskatāmies dažādas atvieglojumus, ko saņems sociāli nodrošinātākie cilvēku valstī. Ilvan, ja mēs sākam runāt jau par iedzīvotāju ienākumu nodokli, tas noteikti kaut kādā ziņā ietekmēs arī pašvaldības, nevis kaut kādā, bet vistiešākā. Vai kas notiek šobrīd pašvaldībās? Notiek kaut kāds šūmēšanās? Nākošā gada budžeta gribu teikt, ka regulāri ir viena sadaļa, kura plānotajos budžetos neienāk. Pēdējās valdības finansu ministrs Vilks pat oktobrī vēl būdams samatā izteicās, ka pašvaldības izšķērdīgi atlaiž īpašumu nodokļus. Bet piedodiet, ko tad lai dara, ja tas pensionārs, kurš dzīvo vienģimenes mājiņā, viņam tur nedaudz zemes riņķi ir, un viņš nevar samaksāt tādu pašu nodokli, kā ielas otrā pusē viens ļoti saurupmājas, kuram ir tāds pats nodoklis. Ja? Tātad šīs te diferences arī nav nodokļu sistēmā iestrādātas, jo daudzās valstīs ir tā, kad attieksme pret vienu dzīvokļa māju ir tāda pat kā pret cilvēku uzvalku, tā ir dzīves nepieciešamība. Mums spiež un pašvaldības ir spiestas, lai to cilvēku ar tiesas lēmumu neizliktu ne par ko ārā, šo te nodokļu atlaist. Tas arī ir viens no progresīvās nodokļu sistēmas elementiem. Te tikai interesanti ir tas, ka piemēram tāpat Jūrmālas pašvaldība šo iespēju atlaist, dot nodokļu atlaides izmanto faktiski dodot viņas tevi visiem, jo nodokļu atlaides, ko Jūrmālas pašvaldība piešķir, tikpat labi attiecās uz tiem, kas ir šeit iegādājušies uzturēšanās atļaujas un nopirkuši graznas villas. Bet tomēr pašvaldībā ir atļauts pielāgot. Tā diferenciācijas iespēja ļoti, ļoti simboliska un minimāla faktiski.
Varbūt, lai pabeigtu. Jā, likumā ir iestrādāts, ka pašvaldībām ir tiesības šos te nodokļus atlaist. Bet, saku, tā ir nauda, kura budžetā neienāk. Jā, labi. Jā, es arī gribēju varbūt turpināt to, ko kolēģi jau teica par nekustamā īpašuma nodokļiem. Un tik tiešām tas ir pašvaldību nodoklis, pašvaldību budžeta ieņēmumi, līdzīgi tā kā iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Ja? Pašvaldības, jā, protams, var izlemt likmes, bet es uzskatu, ka ir ļoti fundamentāla problēma, ka mums ir dažādas likmes ēkai un zemei. Sevišķi tas skar daudz tādas kontrastainas teritorijas, kā Jūrmala, Meža parks, kur miljonāriem iegādājoties nekustamos īpašumus, aug zemes vērtība arī blakus esošiem iedzīvotājiem. Ja? Un tātad, kāda mums ir tā situācija, es gribētu varbūt atgādināt klausītājiem. Tātad relatīvi zema mums ir ēkas komponente, ja? Lai arī progresīva, bet tā ir zema, un relatīvi augsta ir zemes komponente. Zeme abos gadījumos apmēram vienāda. Ēka, vienam var būt pils, otram var būt dzimtas mājas, kas ir stipri nolietots, un šeit ir tas, ka šie nodokļi ir stipri līdzīgi. Tātad šeit pirmkārt vajadzētu pāriet uz vienotu nekustamā īpašuma nodokļa likmi ēkai un zemei. Protams, diskutabls jautājums ir arī, cik lielā mērā tas būtu pašvaldības kompetences jautājums, cik lielā mērā likuma jautājums, ko pašvaldība var darīt, ko nedarīt. Ja? Bet tas ir katrā ziņā sākums pāriet uz vienotu nodokļa likmi. Un šeit es esmu pamodelējis arī situāciju, ka, piemēram, lai fiskāli mēs nekā nezaudētu, vajadzētu piemērot privātu māju gadījumā apmēram 0,6% no kopējās vērtības. Un pieņemsim tā, ja mums būtu privāta māja Jūrmalā ar kadastrālo vērtību 70,000 eiro, tad pārējot uz šo likmi, šis cilvēks maksātu par 40% mazāk. Bet, ja tur iet jau pārpus miljonam, tad viņam šis nodoklis pieaugtu. Un šeit mums fiskālā telpa nemainās, bet palielinās taisnīgums. Un kāds būtu tas maksājums tam otrajam galam? Otram galam tad principā būtu tā, jo dārgāks īpašums, jo vairāk viņš maksātu nodokli. Ja? Jūs minējāt ciparu 1,5 miljonus vai cik apmēram gadā būtu šādam īpašumam jāmaksā par nodokli? Precīzi skaidrs, es nevaru pateikt, bet katrā ziņā pieaugums būtu, kam kopējā īpašuma vērtība ietu miljonos, tiem būtu pieaugums. Samazinājums ir tiem, kam ir lēti īpašumi. Ja? Šis tika ietverts arī mūsu partijas programmā. Joprojām, protams, aktuāls jautājums. Partiju programmās ir diezgan daudz, kas iekļauts. Ja mēs pastamies arī partiju koalīciju deklarācijā tika galvenais uzstādījums, un arī nesen vienotības kongress, kas bija galvenais uzstādījums, bija par vienlīdzīgāku sabiedrību, par sociāli atbildīgāku sabiedrību, un tāds jau diezgan progresīvu uzstādījumi. Kā progresīvie vērtē šis budžets atšķirībā no tā, kas ir bijis? Viņš ir sociāli taisnīgāks. Vismaz, varbūt dodam kaut kādu avansu, varbūt nedaudz neaprokam. Paskatāmies, vai ir kaut kādas iezīmes, ka tiešām kaut kas tiek darīts, lai kaut kas tam līdzīgs notiktu. Man ir ļoti grūti atbildēt pozitīvi. Jo pirms ieraksta mēs jau te diskutējām, un sākot no šī gada 1. janvāra tika atcelti tika noteikti atjaunot iemaksu griezti valsts sociālajām obligātajām iemaksām, jeb tā sauktiem sociālam nodoklim, kas nozīmē to, ka lielāko algu saņēmēji no algas augstākās daļas vairs nodoklis nemaksā sociālo nodokli. Un kā pat Labklājības ministrija rēķinājusi, tad tādā veidā valsts sociālais budžets zaudē 33 miljonus,
Un, kas tos 33 miljonus saņem, to saņem aptuveni 1% Latvijā lielāko algu saņēmēji. Savukārt tagad 2015. gada budžets paredz to, ka tiks noņemti griesti, jeb ierobežojumi dažādiem sociālajiem pabalstiem. Un kas no šī aspekta iegūs? Bezdarbnieki, jaunās māmiņas. Jā, pabalsti pieaugs sociāli turīgākiem cilvēkiem, tiem, kas ir saņēmuši līdz šim lielākos ienākumus. Un valsts budžetam tas izmaksās aptuveni 50 miljonus. Un atkal šie 50 miljoni tiks novirzīti turīgākajai sabiedrības daļai. Tas nozīmē, ka kopumā tie ir 88 miljoni, ko saņems sabiedrības turīgākā daļa. Tāpat laikā, ja mēs skatāmies uz ar iedzīvotāju ienākumu neapliekamo minimumu, tad tas šobrīd ir 75 eiro. Pirms krīzes tas bija 90 lati. Mēs joprojām neesam spējuši pat tādā simboliskā lietā kā neapliekamais minimums atgriezties pirmkrīzes līmenī, lai gan mums ir jau ilgstošs ekonomiskais izrāviens. Ok, bet tāds, lai noslēgtu to tēmu par sociālajiem pabalstiem un griestu atcelšanu, bet tomēr, zinu, ka progresīvi iestājas arī par taisnīgumu lietām, uzkonstruēsim situāciju. Un galu galā, man liekas, tas tāds arī diezgan pārnests, var apšaubīt to jēdzienu turīgajiem. Ja cilvēks pelna tādus normāls ienākums 800-900 eiro mēnesī, kas nav mega liela un tie droši vien, ka nav nekādi luksus ienākumi, viņi šobrīd nesaņem tāpat piedzimtē māmiņu bērnus. Iespējams, viņi ir paņēmusi kredītu dzīvoklī. Viņai ir ikmēneša maksājums 400-500 eiro. Viņai izdevumu bilance šobrīd ir tāda, ka viņi iespējams nevar atļauties piedzimtēt bērnu un saņemt pēc tam, agrāk bija noteikts 400 lati, 600 eiro, kas ir griezti, viņai ir izdevumi šobrīd tādi, ka viņi nevar dzemdēt. Un kāds šī konkrētā sociālā pabalsta mērķis ir veicināt dzimšanu. Un vai tiešām šo griestu atcelšana tomēr neveicināt to pamatu funkciju, lai mūsu bērni dzimstu? Jautājums ir, ir kaut kādas saprātīgās robežas. Igaunijā pabalstiem ir griesti. Ja nemaldos, māmiņa alga, jeb tas bērnu kopšanas pabalsts ir griesti, ir 1500 eiro. Varam diskutēt, vai tas ir pietiekami, varbūt mums vajag 2000 vai 3000, lai tie, kas veic lielas sociālās iemaksas, arī saņemtu kaut cik adekvātus šos sociālos pabalstus. Bet Latvijā, tajā brīdī, kad šie griesti nebija, kā agrāk arī treknijos gados, un ja nemaldos krīzē sākoties, bija cilvēki, kas saņēma bērnu kopšanas pabalstus ap 11 000 lati mēnesī. Jautājums, vai tā ir adekvāta summa, kas ir nepieciešama privātmājas kredīta atdošanai, vai ja tas cilvēks ir pelnījis tik lielus ienākumus iepriekš, tad es domāju, ka viņš ir varējis, bijis spējīgs arī veikt uzkrājumus un dažādi citādi sev sociāli nodrošināt. Tā kā ir jābūt saprātīgiem šiem te pabalstu griestiem, bet kādēļ cilvēkiem, kur ienākumu pārsniedz 4000 eiro mēnesī, kādēļ viņiem vairs nav jāmaksā sociālais nodoklis, un cilvēkam, kurš saņem 500, 600 eiro vai 1000 eiro no visas savas algas, ir jāmaksā sociālais nodoklis. Tam īsti pamatojumu no kaut kāda taisnīguma aspekta es nevaru atrast. Jā, es arī varbūt gribēju turpināt Anšs teikto, tad mums kas sanāk? Tad vienlaicīgi praktiski mēs iemaksu griestus uzliekam, ja? Un pēc tam mēs atceļam izmaksu griestus. Ja? Pēc tam no formālās matemātikas viedokļa mēs skatītos, ka tas tā kā ir apdrošināšana, tad mums vajadzētu būt samērojamām tām summām, ko mēs iemaksājam pirms tam un ko mēs pēc tam saņemam. Bet man liekas, ka saņemam mēs pārāk daudz, teiksim, par to
turīgo galu, ja mēs runājam salīdzinot ar iemaksām. Ja. Nu, mēs aizmirstam to, ka nodokļiem nekad nav tā, ka tik, cik tu iemaksā, tik tu dabūni atpakaļ. Nodokļiem ir solidaritātes aspekts, un nevienā sabiedrība nespēja bez šīs solidaritātes funkcionēt. Bet Ilgonu pašvaldībām gan būtu jāpriecājās, kad ienākumi iedzīvotājiem pieaugs, arī turīgajiem galam pieaugs, līdz ar to pašvaldība ar ienākumu es tā celsies diezgan uzmanīgi skatos un pēc tiem cipariem ne par velti Rīgas domē Amerikas teica, kad vajadzēs tarifus celt sabiedriskā transportā. Tā nodokļu ienākšana ir tāda pēdējā laikā diezgan problemātiska. Un iedzīvotāju sociālais sloks, tas ir tas, kas arī apēd pašvaldību budžetu. Es nedomāju, ka pašvaldību dzīve paliks vieglāka tagad, kad atkal palielināsies elektrības tarifi, jo tas noteikti neatvieglos, vai drīzāk palielinās to problemātisko cilvēku skaitu pašvaldībā. Bet pašvaldībās nākošais gadu lielākais izaicinājums tiešām elektrības tarifi. Tas ir tas, kas mēs valdība veiksmīgi pēc vēlēšanām šo jautājumu atlika, un principā tas būs nākošā gada karstais akmens pašvaldībām. Tā ir, jā, tā ir. Lai arī valdība sola, kad viņi kaut kādas... Nesaprotu, cik tad sen, ka 11. gadā par 30% pieauga elektrības tarifi, un vēl valdībai vajadzēja pieiet uzmanīgāk šim te jautājumam. Anci? Lai gan te bija par to, kad Amerikas teica, ka Rīgas satiksmē vajadzēs vairāk naudas. Man liekas, ka Rīgas satiksmē ir bišķi cits problēmas. Viņiem neskatoties uz lielu degvielas cenu kritumu un tā tālāk nepārtraukt, vajag lielu piemaksas. Jā, tas Rīgas pašvaldībā nav tā nabadzīgākā, bet labi, jā. Jā, es arī par šo lietu gribēju izteikt viedokli. Ja? Tad, protams, mums ir svarīgi nodokļu ieņēmumi, bet arī, kā mēs tos izlietojam. Ja? Un tad mums ir situācija, ka nodokļi ar mūsu nodokļiem finansē zelta tiltus un saptas puķi kioski, kur ir rekorda augsts kvadrātmetra izmaksas. Ja? Tas gan pašvaldības budžets, bet konsolidētajā budžetā tas iet iekšā. Bet es domāju, ka šīs problēmas varētu attiecināt arī uz valsts budžeta nodokļu izlietojumu. Ja? Un es domāju, ka šeit varētu būt viens risinājums, kas nemaksātu neko, bet varētu būt solis uz priekšu. Kāpēc mums ir jābūt tik daudz komerc noslēpumiem? Kāpēc mums komerc noslēpums ir betona kvadrātmetra cena, kas saskaņā ar civilu likumu, teiksim, saskaņā ar civilu likumu uzņēmējs to definē kā komercnoslēpumu, un līdz ar to praktiski viss mums ir komercnoslēpums. Es domāju, ka tas ir jautājums par valsts iepirkumu? Arī par iepirkumu, arī par daudzām lietām. Mums arī runā par komercnoslēpumu, tā arī budžeta grozījumu, piemēram, kad tiks skatīts par Baltijas valstu jauniešu dziesmu svētkiem par līdzekļu piešķiršanu. Gaudeamus, ja nemaldos, toreiz tad, tas bija komerc noslēpums, ja pie valsts, slēgtā valdības sēdē tika lēmts. Ja mēs atceltu šo komerc noslēpumu publiskā sektorā, tad ātri vien mēs varētu reducēt izmaksas, un tās nebūtu pēc tam post factum, bet pirms tam mēs konkurenti, žurnālisti uzreiz redzētu neadekvātas kvadrātmetra cenas, izmaksas un tam līdzīgi, vai ne? Paturpināt to, ko Gunts iesāka, tad Māris iesāka. Tad mēs budžetu sākam veidot pavasarī. Un pie tā sāk valdība strādāt. Bet pie kaut kādām publiskām debatēm, pie arotbiedrību protestiem, pie darba devēju komentāriem mēs nonākam tikai rudenī. Un kādēļ tā? Tādēļ, kad te jau visas vai vairākums valdības sēžu, kurā tiek diskutēts par to, kā budžetu veidot, kāda būs budžeta ieņēmuma izdevuma, tās valdības slēgtās sēdes.
Līdz ar to šī informācija faktiski nav pieejama. Kaut gan man liekas, ka demokrātiskā valstī diskusijām par budžetu būtu jābūt atklātām lietām, jo vēlētājiem būtu jāzina, kurš no viņu ievēlētiem priekšstāvjiem iestājas, piemēram, par skolotāju algu celšanu, kurš iestājās par sociālā nodokļa samazināšanu, kurš uzskata, ka vajag ienākumu nodokli celt, kurš grib reformēt iekšlietu sistēmā algas vai kaut kāds budžeta izdevums. Bet mums par budžetu valdība pusgadu spriež slēgtajās sēdēs. Līdz ar to jau faktiski sabiedrības diskusija par to, kādam būtu jābūt valsts budžetam, īsti nav iespējams. Un tad, kad mums viņi decembrī tagad nodod Saeimai, tad vairs nav laika, lai kaut ko mainītu. Atvainojiet. Šis bija arī tāds īpašs gadījums pēc vēlēšanām. Labi, nodod oktobrī, bet arī, kas mums ir tūlīt novembris un budžets jāpieņem. Vienīgais, ko mēs varam mainīt, tas ir tradicionālās deputātu kvotas, kad deputāts var iedalīt dažus tūkstošus savai nevalstiskajai organizācijai vai savas pašvaldības skolai. Te es gribēju pateikt, ka jau rezumē, jo mums laiks iet uz priekšu, es visu laiku cenšos virzīt uz to pozitīvo. Budžets taču tomēr pieaug, ko tieslietām 8%, aizsardzībā vispār tur. Starp citu, atvaino, ka es te pārtraucu, bet kas vēl viena interesanta lieta par aizsardzību, tad aizsardzības budžets tiek palielināts, līdz ar to tas varētu arī sildīt ekonomiku. Tas, varētu mebeļu ražotājiem palīdzēt, jo, jaunas barakas iekārtos, iepirks jaunas gultas. Apģērbs tur. Jā, bet mums ir tāda īpatnība, kad, lai tu piedalītos aizsardzības ministrijas iepirkumos, tad tur drīkst piedalīties tikai uzņēmumi, kas saņēmuši īpašas licences. Faktiski licences, kas ir nepieciešams ieroču un dažādu bruņojumu tirgošanai. Un šīs licences ir arī nepieciešams tad, kad aizsardzības ministrija, piemēram, iepērk smiltis ziemā celiņu kaisīšanai. Tas nozīmē, ka nav piemaisījums. Faktiski ļoti daudz Latvijas uzņēmēji, kuri nav saistīti ar bruņojumu, tirdzniecību vai biznesu, nevar piedalīties aizsardzības ministrijas iepirkumos, kas līdz ar to lielu daļu uzņēmējus izslēdz no normālas konkurences. Ok, bet par to pozitīvo. Vai mēs varam paskatīties uz tas tāds, ja mēs paskatāmies, tomēr ne tikai ministri, bet arī ierēģiņa aparāts ir strādājis. Viņam ir tāds šobrīd sesijas laiks, ministrs kabinets ir apstiprinājis, vēl Saeimai jālēm par budžetu. Es neaicināšu likt atzīmes, bet parādīt arī tās pozitīvās lietas. Piemēram, es vienu pozitīvu lietu saskatīju. Tu Andis jau sāk runāt, tāpēc es ar bažām skatījos, lai tu to nepasaki. Ka tomēr mēs atceramies vēl 8. 9. Saeima bija ļoti, tie traknie gadi, un arī pirms tam bija ļoti izteikts, ka partijām tika pamest vienu gadu 100,000, 200,000 latos, 100 miljonu, 200 miljonu latos, ko varēja sadalīt, kā teica, nevalstiskām organizācijām, viens pašvaldībai, baseinu uzbūvēt, cits šlesers. Tas deputātu kvotas joprojām ir palikuši. Jā, bet tas ir viens no pozitīvām, man liekas, kur sabiedrības spiedienām augot, tās kvotas ir strikti sarukušas, viņas nenotiek tā vairāk. Šlesers sakrālo turismu taisīja un tam līdzīgi. Es nezinu, varbūt es saskatīju šajā ziņā kaut ko pozitīvu. Mēs varam kaut ko pozitīvu no šī budžeta arī paņemt, kaut kādu praksi, ko mēs varam paslavēt. Ilgon, varbūt tu tev ir lielāku pieredzi budžets analizēt. Man tiešām grūti ir kaut ko iedomāties, jo tā sadaļa ap valsts un pašvaldību paliek nemainīga, bet sloks sociālais palielinās uz pašvaldībām. Tā kā gribi, negribi, Okay. nekāda pozitīvā plusa te nevar atrast. Okay, te pašvaldībām nākošais posms, ko cerēt, tas ir Eiropas Savienības naudas sadale nākošajam posmam, kā viņi būs. Ar Eiropas naudām tās vēl 14. gadā mēs vēl netērēsim, jo kamēr
notiks iesildīšanās, tas ir garš laika posms līdz 19. gadam, jā. Un no iepriekšējā posma es atceros, kad daudzas ministrijas par šo te naudu nolika uz procentiem, kamēr vajadzēja ķeksēt ārā to naudu, pat, lai likumīgi varētu dabūt. Gudra saimniekošana. Ok, labi, vēl kolēģi. Ja, nu noteikti, ka pozitīvs ir šis, lai gan tikai par niecīgu 1% darbspēku nodokļu samazinājums. Varētu straujāk, varētu vairāk, bet tas ir labāk nekā to, ko iepriekšējos gados ir darījuši, piemēram, kad inflācijas mazināšanai samazināja vienkārši pievienotās vērtības nodokli, tad tomēr mēs kaut nedaudz esam pagājuši uz to, kad, lai palielinātu cilvēku ienākumus uz rokas, jo mums ir jāiet noteikti, ka tai virzienā nevis, lai mēs padarītu preces lētākas un mēģinātu dot visādas atlaides tirgotājiem, bet jāiet uz to, lai palielinātu tieši cilvēku ienākumus un viņi varētu atļauties iegādāties tās preces, kas viņiem ir nepieciešams un pakalpojums. Ok, labi. Es varētu tikai piekrist, ka tas nav pietiekami, bet virziens ir pareizs. Par to 1%. Kad domāšanas dogma mainījusies. Tas ir pareizais virziens. Labi, paldies, kad atnācāt, paldies, ka klausījāties, un tad tiksimies jau vistuvākajā laikā pēc nedēļas. Tā.